Labvakar, darbie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Šodien, kā parasti, pirmdiena, garš stāsts un ļoti daudz notikumi, tāpēc daļu no politiskās un vispārējās informācijas pārsviedīsim uz nākošiem ziņojumiem. Šodien es gribētu sākt ar vienu citātu, kas nāk no Džordža Orvela, kurš, tad, ja jūs atceraties, tad ir sarakstījis ļoti daudz interesantas un tādas arī skatu uz nākotni pavērstās grāmatas. Un viņš pateica, viss ātrākais ceļš, kā pabeigt karu, tas ir zaudēt to. Un te es aizdomājos, vai mēs tā ļoti nesteidzamies ar tām miera sarunām starp Ukrainu un Krieviju, jo izskatās tā, ka, ja jūs gribat tagad panākt mieru visvienkāršākā un ātrākā veidā, visvienkāršākais veids ir piespiest Ukrainu piekrist Krievijas noteikumiem. Un tas ir principā vissliktākais, kas laikam šī brīdī varētu notikt. Tāpēc ir svarīgi arī tā Trumpa un Putina saruna, kura tika ieplānota šodienai, kuras rezultātus es šobrīd nezinu, jo par šodienas noteikumiem, kā parasti stāstīšu jums rīt, bet arī tas, ka mēs esam nonākuši pie šīs sarunas nepieciešamības, tas arī patiesībā nemaz nav tik pozitīvi. Sāksim ar politisko lietu. Ātri sarunas Turcijā starp Krieviju un Ukrainu, un sākam visu pēc kārtas Krievijas. Krievijas pozīcija bija atskaņota pietiekoši atklāti un brutāli, un vispār Krievija var teikt, ka nevar tā, ka viņi galīgi ir apmierināti ar sarunu rezultātiem, bet noteikti viņi sev to ieskaita ar plusa zīmi. Un tad 5 lielākās lietas, ko tad no izvirzītām prasībām Krievija ir atskaņojusi. Pirmais, Ukrainas neutralitāte, nekāda NATO un visas pārējās lietas. Eiropas Savienībai viņi piekrīt. Nekādu reparāciju, Krievijai neko nebūs jāmaksā par iebrukumu Ukrainā un neko nekur nevajadzēs atjaunot. Okupētie reģioni atzīti par Krievijas teritoriju un Ukraina neiesaistās nekādu citu valstu atzīšanas procesos. Visas Vanuatu un kas tur ir atzinušas citas okupētās teritorijas, tad attiecīgi, ja kāds gribēs atzīt okupētās teritorijas par Krievijas sastāvdaļu par to, tad attiecīgi Ukrainai nevajadzētu tam traucēt. Krievalodīga tiesības pēc IS minoritāšu parauga, viņi ir gudri, viņi zina, pie kādām lietām var piekasīties un kurām tad būs grūti kaut ko pretī apelēt. Un Ukrainas spēku atkāpšanās no tā saucamām jaunajām Krievijas teritorijām. Tagad, ko viņi par tām teritorijām uzskata? Viņi uzskata 4 reģionus plus Krimu. Un sarunu laikā pavīdēja arī informācija par to, ka, ja jūs tā ilgi vilksiet, drīz jums nāksies runāt arī par Harkavu un Sumi. Neesmu pārliecināts par Harkavu, īpaši par Harkavu. Bet pietiekoši bezkaunīga un pietiekoši tāda brutāla pozīcija, kas parāda, ka Krievija nāca uz šīm sarunām uz visu banku, vai nāciet un akceptējiet to, ko mēs jums piedāvājam, vai mēs turpināsim uzbrukumu. Es domāju, ka tāds plāns patiesībā beigās arī bijis. Ukraina viennozīmīgi vērtē šīs sarunas ar mīnusa zīmi, jo nekas pat vienīgais plus ir 1000 karavīru gūstekņu apmaiņa. Vairāk nekā pozitīvā Ukraina no šīm sarunām sarunu raunda nav dabūjusi. Un pēc sarunām tad notika nākošā tikšanās atkal ar tie paši personāži, kuri tad runāja par to, kādā tad veidā turpināt šos miera sarunas un kādā veidā ietekmēt Krieviju. Un vienīgais loģiskais, ka viņi pie kādas domas viņi nonāca, jāpiezvana Donaldam Trumpam un jāsarunā Donalda Trumpa saruna ar Putinu. Un tas ir tas, ko mēs tagad gaidām. Es teikšu tā, nav īpaši jau nekas pozitīvs panākts. Redzēsim, varbūt tomēr Trumpam ir vairāk pārliecinošās spējas un kaut kādas sviras ietekmēt Krieviju. Bet pagaidām, būsim godīgi, vismaz par šīm telefona sarunām es esmu diezgan skeptisks. Ir vēl viena pretīga lieta, kura notika sarunu laikā. Jūs varat 3 reizes minēt, no kuras puses tas nāca. Un tad sarunu laikā Medinskis, kas vadīja Krievijas delegāciju, pateica, ka daži no tiem, kas sēž pie šī galda,
var tuvākā laikā zaudēt savus mīļotos, jo Krievija gatava cīnīties līdz galam. Nepaspēja pabeigties sarunas, un te mums ir no Ukraiņu, man liekas, viņš ir aizsardzības ārlietu ministra vietnieks Islica. Viņš pateica par to, ka ir gājis bojā viņa radinieks, kas bija tikai Maks, kas bija 23 gadus vecs. Viņš vai nu brāļa, vai nu māsas dēls. Un ar to, ko Sergejs Islica saka, viņš saka, ka Krievija, protams, var tādas iedarbīšanās un iebiedēšanas taktikas izmantot, nevienu tas neapturēs un nevienu tas neiebiedēs un gluži otrādi panāks pretējo efektu. Protams, ka šīs divas lietas nav saistītas patiešo, bet es domāju, ka tā ideja, ko pateica savā paziņojumā Medinskis, ir absolūti skaidra. Un skaidrs, ka viņi darīs spiedienu uz Ukrainu un Ukrainas valdību arī tālāk. Jā, par Sirska izteicienu rīt, kaut vai ir interesants, ir vērts pieskarties tam ilgāk un parunāt par to, kā viņi uzskata, cik liela ir Krievijas armija tagad karo Ukrainas teritorijā. Laika apstākļi bija plānots, ka nebūs lietus tomēr būs, kas nozīmē, ka nebūs tik iespējams, ka lielais uzbrukums pārceļās vēl uz kādu laiku uz priekšu. Un ja mēs paskatāmies jūnija sākumu, arī jūnija pēdējās maija dienās būs tāds pamatīgs gāziens, laikam tomēr ne visā Ukrainas teritorijā, bet tikai atsevišķos reģionos. Tāpēc viss pamazām iet uz to, ka laika apstākļi apvidū normalizēsies un aktīvāka kara darbība varēs iet uz priekšu. Un tad mēs arī redzam, ka arī gaisa temperatūra mums pieaug, tā kā arī tas norāda uz to, ka aktīvāka tā darbība būs, un tad mēs vienkārši saliekam visas tās puzles kopā. Tas viss nāk par labu Krievijai šobrīd. Situācijas izmaiņas nedēļas laikā. Pagājušā nedēļa bija diezgan aktīva, šī nedēļa nav īpaši lielas atšķirības. Ukrainas armijas, mazāk tagad Ukrainas armijas aktīvāko darbību šonedēļ. Galvenā darbība ir Sumi reģionā, kaujas pie Ķotkina un Novī Puķi, bez īpašiem panākumiem, un, godīgi sakot, es nesaprotu, kāpēc Ukraina turpina šo darbību, jo šos spēkus noteikti vajadzētu pārsviest kaut kur citur, jo nekādu efektu šis uzbrukums neatstās, un maksimums, ko viņi varēs te panākt, ieņemt to nelaimīgo Ķotkina, kas absolūti neko šajā kara darbībā nemainīs. Krievijas armija turpināja uzbrukumu šajā frontē, ieņēma Bielavodi un pavirzies uz priekšu pie Vadalahi, tas ir šeit. Un tad otrajā virzienā šitien te viņi iebruka Sumi teritorijā, ieņēma Marjine un ieņēma visu Krievijas teritoriju līdz robežai pie Popovkas. Galvenais uzsvars Krievijas armijai vēl joprojām bija Daņetskas centrā, un, ja jūs redzat, tad flangi paliek mums brīvi, tad šeit tā kara darbība sašaurinās. Tas nenozīmē, ka tas paliks visu laiku tādā veidā, bet tagad mēs redzam, ka viss savā ziņā sanāk uz centru. Un uzbrukuma virzieni galvenie, kur mēs redzam, tas ir šeit Novomihailovka, Ritkadub. Tā vieta, kur jau Krievijas armija uzbruka arī iepriekš. Kaujas pie Torske, negaidīts tur tāds virzība uz priekšu šonedēļ Krievijas armijai bija. Ukraiņi tur arī aktīvi darbojās, bet mēs redzam, ka spiediens šajā sektorā saglabājās. Časivjara, jaunumi ir no Časivjara, Krievijas armija izdevās ielausties pilsētas centrā. Bet pagaidām tas ieņemts nav, tāpēc pagaidām tur notiek kaujas un atbildes uz to, kāda situācija, kā tas viss beigsies, pagaidām nav, bet situācija ir ārkārtīgi smaga. Kaujas pie Tarietskā, kur Krievijas armija aizgāja līdz Diļievkai, un tad mums ir problemātiskās zonas. Šis te rajons, šitien te. Ir zaudēta Miraļubivka, Maļiņivka un vairāk kā iebrukts Novopoltavka un vispār vairākos sektoros Krievijas armija pavirzījās tur uz priekšu.
Tālāk uz dienvidiem šeit ir aiziets uzbrukums Lientoviči un Zvirave, un tas ir, ja mēs paskatāmies, uz kurieni tas viss ved, tas mūs viss ved, kur mums pazuda bultā, tas mūs viss ved uz Pakrovsku. Jo Zvirava un Lientoviči tās ir Pakrovskas piepilsētas. Mazie rajoni, kuri tad izveidoti ar lielāku pilsētu. Kā arī šeit Krievijas armija ienāca Novosierhivkā, ieņēma Bagdaņivku, un kaujas notiek Horikovē. Šajā virzienā, smagākās kaujas pie Bagatīri. Bagatīri, diemžēl, ir zaudēts, un tad Krievijas armijas turpina uzbrukt Aleksijevkai, kā arī zaudēta ir Voļnapoļa. Interesanta ir situācija Hersonā. Šeit visu laiku parādās jaunas un jauna informācija par kaut kādām Krievijas armijas operācijām pāri upei, kas patiesībā varētu būt tā arī notikt, bet pagaidām mēs redzam tikai ar droniem uzstādītos karogus, kuri, protams, ne par ko neliecina. Bet galveno tendenci jūs redzat, un tā nav pozitīva. Jauns nozīmējums ir Krievijas armija jaunais ģenerālis, sauszemes spēku komandieris. Par to mēs runāsim atsevišķi, tāpēc uz viņu neieciklēsimies, iesim tālāk uz apšaudēm. Šeit arī tad pieminēšu tikai vienu lietu. Svētdien vislielākā apšaude, 273 droni, un te jāsaka tā, ļoti uzreiz momentāli ļoti slikts dronu notliekšanas procents, tikai 32. Kas, tad par to parunāsim arī tā, bet tā arī, tad, kā jūs redzat, jo vairāk dronu tiek iešauti, jo mazāk Ukrainas armija spēj tos notriekt diemžēl. Tas nozīmē, ka tas limits pretgaisa aizsardzības sistēmām jau te kaut kur ir. Nākošajās dienās tad ielikšu lielāku un detalizētāku analīzi par šo te lietu. Tagad izmaiņas situācija. Sākam ar Hersonas virzienu. Tas ir tas, kas mums bija pirms tam, jau redzi vairākās vietās ziņots. Tagad ir galvena notikumi ir šeit pie Kazatski. Pirmais, tad Krievijas armija apgalvo, ka viņi kontrolē šo te salu. Apstiprinājumā tas nav, bet teorētiski tas tā varētu būt, jo mēs zinām, ka Krievijas armija šeit bija ļoti aktīva pēdējā laikā. Un Burgunka bija ziņas par to, ka Krievijas armija jau pat ir ieņēmusi šo te vietu, kam es, protams, neticu. Un tagad ir parādījās arī video no Mikolaivkas, šitien te, kur arī mēs viena no tām vietām, kur tad mēs redzam to iespraustu ar drona palīdzību karogu. Bet nav tā, ka šie dūmi ir bez uguns. Krievijas armija šeit ļoti aktīvi uzdarbojās, bet pagaidām tas viss notiek ar mazām grupām. Tāpēc pagaidām te nekāda trauksmes signāla nav no tā, bet tendence ir slikta, un ja tas turpināsies tāpat darboties, mēs agrāk vai vēlāk redzēsim Krievijas armijas reālo upes forsēšanas operāciju un placdarma ieņemšanu pāri Dņepra upei. Zaparīžī virziens, tad, kā jau teicu, šis sektors mums ir uz kādu laiku aizmidzis. Šeit vienīgā izmaiņa ir Viļņapoļa ieņemta, un tad smagas kaujas pie Bagatīri notiek. Tātad sākam ar Viļņapoļa. Tad pie Viļņapoļa notika divi uzbrukumi brīvdienās. Viens ir šeit neliels uzbrukums, un tad nākošais otrs bija Viļņapoļa pašā, un tad Viļņapoļa šobrīd ir ieņemta. Un tad paralēli, ko visdrīzāk Krievijas armija tagad darīs, viņi mēģinās uzbrukt Ševčenko no diviem virzieniem, un noteikti viņi mēģinās atkal atjaunot savas operācijas Ziļona Poļinava Piļ. Tātad šīs ir tās vietas, kur tad Krievijas armija šeit mēģinās virzīties uz priekšu. Fjodorovka Visēļa visdrīzāk tiks iesaldētas par labu operāciju Bagatīri rajonā. Jā, tagad operācijas Pakrovskas virzienā šeit arī daudz kas noticis. Turpinās liels spiediens uz šajā te rajonā. Pamatā Krievijas armija grib vispirms ieņemt šo te kabatu, un tad tālāk virzīties uz priekšu. Šeit panākumus mēs redzam Starmihailovkas Naķivkas virzienā.
Liela problēma ir šeit. Mēs redzam, katru dienu Krievijas armija šeit izraujās uz priekšu, un viņi okupē diezgan lielu teritoriju. No Poltavka viņi ziņo, ka ir okupējuši, bet pagaidām apstiprinās tikai daļa no Poltavkas. Turpinās kaujas pie Miraļubivkas, bet šeit vairāk viss ir pelēkajā zonā, un tāpēc apstiprinājuma šīm lietām, šim virzīju uz priekšu nav. Šis ir tas uzbrukums Pakrovskas piepilsētām, Zvirave un Liantoviči. Šeit mēs redzam, ir virzība uz priekšu. Centrā ir ieņemta Bahdaņivka un notiek kaujas par Horihove, kā arī ir ieņemta daļa teritorijas šeit, un tad tas virziens atver iespējas Krievijas armijai no ziemeļiem uzbrukt Aleņivkai, kur mēs jau redzam uzbrukumu no austrumiem. Nu, un tad arī situācija pie Bogatīri, kā es jau teicu, arī attīstās negatīvi. Jā, tad vispēc kārtas Kliban-Biki rajons. Šeit mēs redzam, ka Krievijas armija uzbruk Ramaņivkai no diviem virzieniem, turpina aktīvās darbības Staramihailovkā, un tā ir tā teritorija, kur viņiem izdevās pavirzīties uz priekšu. Šis te uzbrukums ir orientēts, protams, pret šo te aizsardzības pozīciju. Kāpēc nekas nenotiek šeit un kāpēc Ukraiņi nevar neko izdarīt? Tāpēc, kā es jau stāstīju, šeit uzbrukot Krievijas armija ieņēma vairākas aizsardzības pozīcijas, visspēcīgāka ir šeit, un tagad viņi te vienkārši nostiprinās. Protams, ka Ukraiņiem vajadzētu pēc iespējas ātrāk pārgriezt šo te garo desu, lai viņiem visiem nāktos bēgt no turienes, bet, acīm redzot, viss nav tik vienkārši, un spēku Ukrainas armijai šeit pietrūkst. Un tad nākošais plāns Krievijas armija, ko te darīs, viņa mēģinās aplenkt vai izspiest Ukrainas spēkus, kas atrodas šeit, tad uzbrukot no visiem pusēm, piespiest viņus atkāpties uz līniju Zorja-Ramaņivka, un tad attiecīgi kopējais lielais viņu plāns ir izlīdzināt šo te frontes līniju, un tad vienotā frontes līnijā turpināt uzbrukumu tālāk uz priekšu. Novopoltavka, jā, šeit arī ir negatīvā darbība. Viss sākās ar šo te maziņo uzbrukumu Novopoltavkā centrā, un tad mums atnāca šis te video ar šo te ļoti viegli identificējumu vietu uz kartes, un tā vieta ir šeit. Tās ir tādas, laikam, ūdens attīrīšanas iekārtas vai kaut kāda tam līdzīga būve. Un tas mums vienkārši parāda to, ka Krievijas armija ir aizgājuši līdz šejienei un izsēdinājuši šeit savus kājniekus un nostiprinājusies šeit. Paralēli tam turpinājās uzbrukums Novopoltavkā, viņi virzījās uz priekšu uz ziemeļiem un uz austrumiem, un tad šī teritorija Novopoltavka kā minimums ir šobrīd Ukrainas armijas pusēs, kā arī Poltavkas ziemeļi ir Ukrainas armijas pusēs. Un pēc tam, kad Krievijas armija ieņēma šīs teritorijas, viņi pavirzies uz priekšu līdz ceļam šeit, un tad izlīdzināja frontes līniju te. Un tad attiecīgi tagad tas, ko mēs redzēsim, uzbrukums šīs te rietumu Novopoltavkas pusē no visiem iespējamiem virzieniem. Kā arī paralēli turpinās uzbrukums no Maļiņivkas ārā un kaujas par šīm te fermām, kur vēl joprojām situācijas precīzas mums informācijas nav. Jā, tad šeit jau es stāstīju, tad šeit Novopoltavkā, otra vieta Novopoltavkas, par kuru nav informācijas. Šī ir tā rietumu daļa un šī ir tā ziemeļu daļa. Tātad par šīm te divām pagaidām informācijas nav, tad kaujas šeit turpinās. Un kā mēs arī paredzējām, tad šajā te virzienā Krievijas armija ir iestrēgusi. Šeit izskatās tā, ka vismaz pagaidām viņu uz priekšu tikt nevar. Toties mēs redzam viņu aktīvu mēģinājumus virzīties uz Jabloņivku. Viņi te pa vairākiem ceļiem mēģina virzīties uz priekšu, bet pagaidām nekas nopietns šajā virzienā nenotiek. Miraļubivka, vēl joprojām šis sektors mums paliek pelēkajā zonā, tāpēc nekādu jaunumu no šīs puses nav. Un šis ir tas uzbrukums no Zvirave, kurš tad iet jau uz Pakrovskas piepilsētām. Un tad parādīšu to citām, pavirzamies mazliet uz austrumiem. Un tātad šeit divi uzbrukuma virzieni, viens iet pa Zvirave, arī Zvirave ir viņa tādas divas paralēlās pilsētiņas viena otrā. Tad Zvirava viņi turpina uzbrukumu un ir ienākusi Liantoviče.
Un šeit uzbrukums gāja šajā te virzienā, kur tad Krievijas armija ieņēma šīs šeit atrodašās fermas ēkas, un tad attiecīgi tagad nostiprinās tajās pozīcijas. Nu, kā mēs redzam, kad virzība uz Pakrovsku iet arī no šī te virziena, nevis tikai mēs redzam uzbrukumu Mirnagradai no austrumiem. Jā, Bagdāņivka, jā, tad arī bija uzbrukums Bagdāņivkai. Piekdienas vakarā bija ieņemta Bagdāņivka, kā arī ieņemta šī teritorija līdz ceļam. Un tad sestdien un svētdien Krievijas armija turpināja uzbrukumu šeit pie Bagdāņivkas, un tad principā viņu mērķis šeit ir uzbrukums uz Aleksijevku no ziemeļiem. Jā, Aleksijevka un Bagatīr, kas notiek šeit, tad sākās viss ar ļoti daudz skaļu bija paziņojumu no abām divām pusēm. Tad pirmais, kas ir apstiprinājies uzreiz no sākuma. Pirmais, kā mēs arī paredzējām, Krievijas armija ieņēma šo te trīsstūrīti gar ceļu. Un tad te gan jāsaka tā, laikam tā ieņemtā iepriekšējā teritorija bija aptuveni šeit. Tad šeit ir uzbrukums apējot Dradne, gan arī uzbrukot Dradne, bet šeit mēs redzam, Krievijas armija nopietni pavirzījies uz priekšu. Un tika ziņots arī par to, ka Krievu diversijas grupas ir uz šī ceļa, uz šī krustojuma, un tad attiecīgi jau fiziski traucē Ukrainas armijas virzību uz priekšu. Krievijas armija paziņoja, ka viņi ir ieņēmusi Bagatīr, un kā pamatu rādīja šo te video, bet tad šie te sprādzieni atradās šeit, kas automātiski nozīmē, ka visdrīzāk Bagatīr nebija ieņemts uz to brīdi. Un tad kaujas šeit vēl joprojām turpinājās. No Ukrainas puses atkal atnāca video ar Ukrainas karogu, kurš bija iesprausts aptuveni šeit. Un tad tika ziņots vairākos portālos, ka Ukraiņi ir devuši prettriecienu un atjaunojuši pilno kontroli par Bagatīr. Diemžēl šis te video visdrīzāk bija arī tāds pats drons, kas vienkārši uzstādīja karogu. Un tad, ja šis uzbrukums arī notika, tad viņš nenotika tādā apjomā, kā par to tika ziņots, jo vēlāk mums atnāca svētdien milzum daudz ziņojumu ar Krievu karogiem, kas vienkārši parādīja, ka Bagatīr ir ieņemts, un tad tālāk vēl jau vairāk Krievijas armija turpināja uzbrukumu uz priekšu līdz šim te krustojumam. Un tad, acīm redzot, viņi ieņēma gan šo teritoriju, gan arī teritoriju uz augšu no Bagatīr, uz austrumiem no Bagatīr, gar upi, un tad tagad mēs redzam, ka viņi turpinās uzbrukumu uz Atradne, arī atkal, kā tas parasti notiek, no austrumiem un no dienvidiem, mēģinot ieņemt šo te apdzīvoto vietu, un tad, kad viņi konsolidēs savas ieņemtās pozīcijas Bagatīr un pietuvosies Aleksijevkai no ziemeļiem, mēs visdrīzāk redzēsim arī izšķirošo kauju par Aleksijevku. Jā, īpaši nekas pozitīvs nav. Časiv Jar, šeit turpinās kaujas, tad Časiv Jar nav kritis, tātad kaujas šeit vēl joprojām turpinās, un pa vidu tad Ukraiņiem izdevās viens uzbrukums sekmīgi šeit, un Krievi uzbruka Dilejevkai, un tad, pavirzies uz priekšu šeit gan dzelzceļu pie Dilejevkas. Ir vēl viena lieta, par ko es gribētu jums pastāstīt. Tā ir, Ukraiņiem ir svarīga apgādes trase, kas iet no Kramatorskas uz Dabrapilju vai no Dabrapiljas uz Kramatorsku. Un tas, ko mēs ziņojumi, ko mēs dabūjam, ir tas, ka Krievijas armija ar droniem sistemātiski uzbruk Ukrainas spēkiem uz šī apgādes ceļa. Un tā nav nekāda laba ziņa, kā jūs saprotat, jo tas saka to, ka Krieviem šeit ir parādījies kaut kāds jaunais drona tips. Tie noteikti nav lanceti, ar kuriem Krievija trieca uz tālākām distancēm. Šis ir kaut kāds cits drons, un ja mēs paskatāmies minimālos attālumus, tie ir no 25, 30 līdz pat 40 un 50 kilometriem. Kas nozīmē, ka tas ir kaut kāds jaunais tehniskais risinājums, ar kuru tad Ukraiņiem nāksies tikt galā, un labāk, lai viņi ar to tiek galā pēc iespējas ātrāk. Jā, tad uzbrukumi pie Tarieckas. Šeit Ukraiņi uzbruka un ieņēma pozīciju uz šī ceļa krustojuma, kas tad liekas tagad Krievijas armija iespēja attīstīt uzbrukumu tālāk, bet
pozīcija, kā jūs redzat, protams, ka pati pa sevīm nav izdevīga, tāpēc šeit jābūt Ukrainas armijai ļoti uzmanīgai. Nu, un tad Krievijas armija turpināja virzīties uz Diļievkā, gar dzelzceļu. Nu, visdrīzāk, ja viņiem izdosies ieņemt Diļievku, tad vispirms viņi tad mēģinās aplenkt Ukrainas spēkus, kas atrodas šeit, un tikai tad virzīties uz priekšu. Bet, nu, kā mēs saprotam, viņu virzieni gan viena Diļievka, gan otra, jo te mēs visdrīzāk tas, ko redzēsim virzību gar dzelzceļu un gar ceļu. Un tādā veidā tad viņu galvenais mērķis šeit būs Aleksandra Šulciņa un Bielagarā. Tas ir tikai tāda teorija, kā tas notiks reālā dzīvē, to mēs redzēsim tālāk. Časiv Jar, šeit es palieku pie tā, kā kaujas šeit turpinās, atstājam pelēko zonu lielākā daļā un pagaidām es te uzzīmēju viskonservatīvāko bildi. Nu, tad nemainīšu to līdz brīdim, kamēr man nebūs precīzas informācijas, kā ir mainījusies taktiskā situācija šeit. Limana virziens šeit mēs redzam Krievijas uzbrukumus uz Grīkivkai, kaujas Torskie un negaidīto Ukraiņu pretuzbrukumu Torskie. Tātad pie Grīkivkas tevis ir skaidrs, tad Krievijas armija turpina uzbrukumu un tad Grīkivka ir viņu mērķis. Šajā te virzienā paralēli tad uzbrukot Rietka Dubam un ejot no Novomihailovkas uz ziemeļiem. Ukraiņu pretuzbrukums notika šeit, ļoti interesanti, viņi šķērsoja upīti un ko viņiem izdevās izdarīt šeit, viņi pārgrieza šo te apgādes ceļu no ziemeļiem. Kas attiecīgi, skatāmies tālāk, apdraud visu to Krievijas kontingentu, kas atrodas tad šeit. Tā nav tā, ka tas ir Krievijas armija šeit ir bezizējas stāvoklī, jo viņiem tagad ir atvērties ceļš Krimenāja, Torskie un ir vēl viens ceļš šitien te, kas tad var apgādāt Krievijas armijas vienību, kas atrodas šeit. Bet tas, protams, sarežģīja viņu darbību šajā virzienā. Pa brīvdienām tad atklājās, ka šī teritorija ir Krievijas armijas rokās, šī ir pelēkā zona un tad diezgan liela tāda teritorija šeit. Krievija vispār ziņoja, ka viņi ieņēmuši visu Torski. Tas neatbilst patiesībai, Turskie dienvidi vēl joprojām ir Ukrainas armijas rokās. Un pēc šī pretuzbrukuma, tad Krievijas armija vispirms virzīties tālāk vajadzēs tikt galā ar šī pretuzbrukuma sekām. Jā, vēl viena jauninājums ir no Harkivas virziena. Šeit Ukrainas armija atsevišķas vienības ziņo par to, ka viņi ieņēma Žuravļovku, bet cik es nemeklēju un neskatījos, kur tad un kā mainījās situācija ar Žuravļovku, nekur es neatradu. Neviens pat Ukraiņu portāls tādu darbību neparāda. Tāpēc ieliekam šeit pagaidām pelēko zonu un tad skatāmies, vai šeit kaut kas nopietnāks notiks tuvākās dienās. Jā, tas šodienai man ir viss. Vēlreiz atgādināšu dienas citātu. Nevienmēr mēs zinām, tiek teikts, ka visātrākais veids, kā pabeigt karu, ir zaudēt to karu. Tas noteikti nav šis ceļš, ko mums ir jāiet, un tas noteikti nav pieņemams Ukrainai. Bet pagaidām tās miera sarunas neiet un nevirzās uz priekšu tā, kā mēs gribam. Trumpa un Putina saruna, protams, ir svarīga. Tā nenesīs nekādu kara nobeigšanu. Tā iespējams mūs pavirzīs mazliet tuvāk un ātrāk par tām miera sarunu gaitā, un tad mēs redzēsim, vai vispār kaut kas šeit mums ir mainīsies. Bet pagaidām zīlēt ir diezgan grūti, jo, būsim godīgi, Putinam ir pietiekoši daudz argumentu, kāpēc turpināt šo te karu. Trumpam ir pamaz sviru, lai piespiest Putinu apturēt šo karu, ja mēs negribam iesaistīties karā paši un uzsākt karu pret Krieviju, kas, es domāju, atbilde ir vismaz no Trumpa puses noteikti nē. Citas sviras ir vājākas. Vienīgais viss tas, ko tiek runāt par sankcijām, mēs redzam, sankcijas pašas pa sevi neatrisina visas problēmas. Ir nepieciešamās kopīgās darbības vairākos virzienos, kur sankcijas ir tikai viena no tām. Bet neskriesim pa priekšu zirgam, paskatīsimies, ar ko beigsies Trumpa un Putina saruna, un tad redzēsim, kā situācija varētu attīstīties pēc šīs te sarunas. Jā, tas šodienai man ir viss. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītam!